pasākums, kuru būtu jāgatavo Nissani, bet mums viņu nav. Nissan 26 LV Megamīts 24. Tā, mūsu galvenais uzdevums ir nobomžot kaut kādu mašīnu, izbraukt. Labdien! Labadīna! Sveicinātam, jā. Tu brauks taču. Kas? Tu samaksāji par trasu? Es tā kā katru gadu. Samaksāji, jā? Jā, es atbalstu šo pasākumu. Malets. Ja mēs atbalstam, mēs taču kaut kādu materiālu no šeit nesīsim projām. Lēžam uz info, ja jūs gribat sastādīt kompāniju, paklausīties, izlikties, ka brauksiet. Tā nav slikta sajūta. Šīs te, var teikt, varētu būt šobrīd ātrākais kadets mums rajonā. Pirms es esmu salicis savējo balto. Jā, bet tur... Tev ir rezerves riteņi līdz? Nē. Kāpēc? Visi vien to pašu jautājumu uzdev. Slikti. Likās, ka zila mašīna. Šito mēs varētu mēģināt dabūt izbraukt. Kas tas ir? Sproģis in the game. Mēs būtu dabūjuši izbraukt? Ar sproģi mēs būtu dabūjuši izbraukt, bet viņam... Nav šodien Nissan. Šitie vecie Nissanisti bez Nissaniem, ja? Jā, tur mēs bijām vesels badiņš pirms tam vecie Nissanisti bez Nissaniem. Ja kā strīdnieki ir kaut kāda vieta, kā mums, mēs te vienmēr esam bijuši, kopš viņi ir sākušies, var teikt. Es atceros vienreiz izbraucu ar Hondu. Trasi bija pilnīgi neviens, vispār nebrauc viens. Viņi bija tikko uzlieti. Tas ir kaut kāds 520 km. Jā, viņš tiešām tagad ir zems. Jā, un tad mēs te driftējām, cik nav nokauts motori šeit un viss vēl tā. Pēdējais pagājuši gadu. Nē, mums. Mums nē. Jā, pagaid, M5 taču tad izbira. Jā, te izbira M5. Tā kā, jā, bet tāpat tāda nosacīta autosporta meka. Meka tāda, jā. Viņi jau vienmēr te rūdz Lai es te biju. Rekord Ašķāls mums ir jādabū rokā, lai iedod izbraukt. Kurš tas ir? Tas ir Tā viņš jau zina, ka būs. Viņš zina, ka viņi nākam. Mēs meklējam, ar ko izbraukt. Vai kurš mums pavizinās. Lai sērija interesantāk paliek. Man ir automāts. Automāts. Viņš strādā vai viņš nestrādā? Sajūga pedāls nestrādā. Nepaspējām. Nekas. Taču kaut kā taču tie bez sajūga, tie visi 8 HP M4 brauc. Pamēģinās, ko mēs neesam iztestējuši neko. Tas tā normāli, Nissanisti vienmēr viņi taisa līdz pēdējiem rītam, ja? Šeit pirms šejienes un tad beigās pabrauc, ja? Tas ir kruta. Mums jau vienalga, kur mums iesēdinās, kur mēs iesēdīsimies. Mums jau vajadzētu, lai kāds iedod arī izbraukt. Ņem brauc. You heard it. You heard it, ņem brauc, paņem ugunsdzēšu kolīti. Trasi zinām. So far, so good. So far, so good. Vismaz 3 piedāvājumi mums ir, ar ko braukt, jā? Jā, ir. Ejam, paklausāmies. Ejam paklausīt. Saka, šitā ir toču tiks pie braukšanas, būs klausījies. Jā. Drivers prieks. Mēs kaut kādas 3 mašīnas esam jau pagadījis sarunājuši. Mēs varētu skaļi nopļauties. Kā Jānis uz Kerkovs saka, tu iet tirgus lauktē, nezinu, ko tev vajag. Kāds varbūt atsauks. Those who haven't signed, please sign about the rules. What are the rules? There are few basic rules. Nothing too difficult. No drifting or burnout out of the track. For the last 5 years, we managed it. He said that the car is not going somehow. Es laikam sarunāju vēl vienu mašīnu izbraukt. So, it's an amazing event. We all like to cheer. Bez savas mašīnas, Jā, mēs filmējam un tad mēs stāstīsim. Ejam. Sākam jau, nav ko vilkt garumā, ja? Sākat. Ko mēs sākam? Kas bija tagad pēdējais? Mums to īsti deva braukt? Var arī īsti izbraukt. Bet pagaid, lai viņi paši izbrauc no sākuma. Nē, protams, tu jāiet tur jau blogot viņš ir. Jā. Tik daudz cilvēku Mēs iesim kaut ko. Re, kur ir Lexus? Bet vēl otrā pusē stūri ej. Tas ir, lai kļūtu viss vieglāk, mums vēl RHD mašīna ir jādabū. Nāciet, nofilmē šito, sākam ar šito, ja? Bet es man liekas, šito jau nofilmējām Integras sērijās. Pretapaugļošanās zāli. Tā kā, labi, ejam, skatāmies.
Priekšā būs ziemenes, ok. Kur viņš šīs mašīnas atrod? Volvi, kur tu viņu atrod? Kur tu šādas mašīnas Kur tu atrod šādu mašīnu? Es? Jā. Kur man patīk? Driftworks sales sadaļā. Tur visu mūžu, ja? Kādreiz ir. Bet vismieklīgākais bija tāds, ka kamēr es saņēmos, ka vajag, tad viņš pazūd, ķipa sold. Es džekiem saku, jau nu nav vairāk. Davai iedodiet man UK Driftcars marketplace'ā. Pēkšņi šis pats parādās. Domāju, nu viss tā bija zīme. Ka ir jāņem ciet. Galvenais bija tas, ka viens džeks bija nopircis kaut kāds perekups. Un viņš ļoti dārgāk pa ceļam? Nu, es nezinu, varbūt, viņš tirgojas pagaidi brītiņu. Viņš bija ķipa pa tādu pašu cenu, bet gan jau zin, kā viņš bija nodiņģējis. Pagad, tas arī tavs, Volvi? Ko? Tas arī tavs? 1, 2, 3, jā, šodien ar 3. Vairāk nebija spēka nomazgāt un iedarbināt un atvest. Kas ar tev vēl ir? Tas laikam bija viņa. Es 15. 4. un šitais, jā. Kā tā, jā. Nu, jo, zin kā, uzbūvēt pie mums ir tik daudz dārgāk, ka, zin kā, ja kāds tur visus šitos te izplūdes kolektorus tur sametina un vēl saliek. Vienmēr cilvēks izmisumā grib lētāk kaut ko pārdot. Jā. Un šitais jau Nē, tu vienkārši nevari jau nopirkt. Pārdot, tu nevari par to, ko tu esi iztērējis. Tu vienkārši kaut kādu summu gribi dabūt. Nu, varbūt kādam sanāk. bet jā, idejiski, jo, vienkārši kā mēs būvējām to savu dugoto, tad sapratām, ka tas būs vēl viens 10+ gadu projekts, ka vajag kaut ko ar kaut ko braukt. Visi ten vienmēr gribēs V8, tad pēkšņi V8, amīši ir, tavs ir, links ir, davai, lai būtu. Bet mēs riktīgi nojājāmies ar visādiem dačikiem un vēl, bet tā, mēnesi apakaļ ķipa brauc. Strīniekos vēl nav brauc nevienreiz. Labi, šitas ir jānovērtē, šī mašīna, šī ir properly, te viss ir kārtībā. Sveicināt. Kompilācija, kā valsts. Šis ir properly great. Tomēr. Naoki arī saka, ka viss labi. Varētu padomāt, ka šitā mašīna kaut kur varēja būt vai nu Final Baltā, vai kaut kur citur animal stēlā, bet šitas ir tas, kuram vienmēr, tāds stils, kuram vienmēr visiem pietrūks pacietības. Man patīk. Īsts Japāņu mākslas darbs. Jā, tas Pērle. Pagaid, bet ir raudzīgi, ka jumts ir nokrāsot caur aizkariem. Tā ir dara, ja? Jā, pielīmē aizkars pie jumta, nokrāso un noplēš aizkars nost. Uz pušlāku pavirs, jā. Jā. Wow. Pērli. Lacings tas saucās. Pērli. Šitā tos tur arī taisa, ja? Šitas ir inspired vai tāds ir Animal Style, tāda Final Baltā komanda Amerikā. Viņiem ir ļoti līdzīgs stils. Arī properus, vienmēr ir sarkani krēsli. Arnes mašīna. Arnes ir nokrāsojis mašīnu, ja? Visu. Viņi vienā krāsā aizem pie viņa. How come it's all in one color? I don't know. Just we spend too much time painting it, and just like you can't really see how crashed it is. And we painted it the wrong color, and we only saw it in the morning the next day. So we had to repaint it with the next color next day. What color was it? It was just like blue, but a different tone, like very dark one. Okay. We fucked up the color codes. Still, it now looks good. Thanks, man. Man ir kaut kāda muļķīga patika pret šo mašīnu. 370Z. Man patīk spārns, bet vispār man nepatīk tā mašīna. Kāpēc? Pārāk īsa strupa rasta. Nu labi, bet viņš still nekāda. Jā, man liekas, man daļa Forsberga un tiem viņiem uzvaras gadiem viņi patīk tā mašīna. Es nezinu, kaut kāda viņa. Bet katram savs, zini. Mazda. Zēma Mazda. Tad ir nopietni. Šis
Kurš tad ir Mazdu rajons, ja? Nē, Sābu. Sābu Mazdu rajons. Un Nissan arī pa vidu. Bet nāc šeit pasties. Šis jau vispār nopietni, tas kāds smuks Nāc šeit kolektors. pasties. Te ir kaut kas, kam te nevajadzētu būt. BMW shifters. BMW deter. Fui, nē, Nissans automāts. Maz bija nice. 8 HP. Un šitas varētu būt superīgi. Šits ir... Kas? Šitie ir proper. Nu. Kurš labāks? Bet te daudz tās Mazdas, jopciki. Kosmos. Man liekas, ka viņus tur pa brīvu, tad vecmilgrāvī deva vienā brīdī. Šitā vēl uz oriģinālas vadības. Abas ir uz oriģinālās vadības. Nu tāpēc tikai Gucci, ja? Kāpēc otrā pusē stūri? Jo tā bija lētāka. Ir vēl tas, ko mēs toreiz braucām skatīties pirms 14 gadiem. Kas tad? Longbloks ar 5.2 trionu, kam nedara Elmagas kārbu. Atceries, mēs braucām uz vecmilgrāvis, kur kādu garāžu. Nu, fuck, I know, bet varbūt, jā. Tas pats motors. Pil tas pats. Labi. Šitas viss ir no Zigīša, ja, pa lielam? Jā, Zigīts iesāk, ja? Pārējais brauc uz Zigīšu Nissan. Jūs taču attīstījāt tikai to visu vēl trakāk un tālāk un vairāk. Jā, nu. Tie, kas nezin, ja, šis ir Sābu motors šajās pakaļpiedziņas mašīnās, kurš nekad nav bijis tur. Teiksim tā, Sābu motors pakaļpiedziņās vispār nav bijis. Un tagad ir. Tā es nezinu, kādu viņi tur kārbu liek klāt un ko, bet viņš labi iet. No. Mēs skatītājiem iepazīstam to, ka Sābu motori pēkšņi pakaļpiedziņas mašīnās. Jā. Un vairākās, es nezinu, kas tajā ir, bet... Arī Sābs. Arī Sābs, Arī jā. Sābs. Nu, kā jūs to dabonat vispār gatavu? Viss tas sākās to, kad vienkārši parēķinot, cik izmaksāja uztaisīt oriģinālo SR20 un pret to, ko šis spēja motors izdarīt. Mēs nonācām pie loģiskas secinājuma, ka tur ir jāmēģina. Nu. Pirmais aizsākās tas jau kāds 15 gadus apakaļ aptuveni, kad divi Nissanisti ielika pirmo Sābu. Un tā pakāpeniski mēs augām, un nu jau mēs taisam viņus arī legāli. Okay, es atceros, Zigs driftēja ar vienu, un viņš gāja, viņš nemirstīgs tas motors ir. Kas ar kaut kādi sampu un visām tām lietām, tās vajag savas vai tur? To mēs taisam customā. Okay. Tur mēs uztaisam jaunu karteri, jaunus kronšteinus, arī kārbas kronšteinus, un ir dažādi varianti, kādas tur kārbas pielasīt un tā tālāk. Bet tas maģiskākais ir tanī, kad lielam standarta motors. Iekšā oriģinālie virzuļi, oriģinālie klaņi, galva oriģinālā un motors spēja 500 zirgus turēt visu dienu. Jā, tas Sābs, tas nenovērtāts tādā ziņā, tas motors labs, žēl, ka bija priekšpiedziņas vienmēr un neko nevarēja tur baigi, bet motori gāja. Nu, kruta, vismaz tās mašīnas turpina kustēties. Viņam ir ļoti labi griezi, viņš ir ļoti griezīgs tas motors un viegli braukt. Oriģināla motoram pie 2000 apgriezieni 400 Newton. Jā, tas tā figā ir. Tas ir daudz. Nekerī. Pa lielam, okay. Pa lielam mazs V8. Jā. Nu, kruta. Nu, labi, paldies par info. Nu, par ko? Āra taisīt trīpīsi no oriģinālajiem 16-niekiem. Te ir tik daudz jaunu detaļu. Viņa principā viena no restaurētākajām 14A, kas ir Latvijā. Es domāju, vienīgā. Vienīgā, jā. Tavējā būs. Bet tavējā nav vienkārši tādā līmenī uztaisīt vēl. Bet jautājums ir, nē, šitā bija reāli izjaukt līdz torpēdēji skrūvītei un viss izdarīts, cik vien labi var. Jā. Čals, nezinu, ļoti ilgi darīja, Mareks motoru būvēja. Te ir šautauts Kārlim no Meksipoku. Tie ir oriģinālie 16-nieki, kas ir sagriezti un viņiem uztaisīti trīspīsi. Tas ir oriģinālais Nissan ritenis, tikai uztaisīts, lai viņš būtu proper izmēros. Viņi arī ir Ko saka CSDD par to? CSDD nezinu par to, ko CSDD nezinu, tas CSDD nesatrauc, tas viņiem nesāp. Proper arī viss. Ar lūku? Ar lūku, jā. Taistās oriģinālais. Tā pēc tam vēl ir maza, tas ir 240, tā ir mazā lūka. Jā. Domāju, ka mēs varam attaisīt durvis, jā. Nevaram. Properly, baltā pērlē, viss freaking jauns. Jā.
nevaram arī šitā būs attaisīt. Tu grābsties gar svešām mašīnām. Nav viņi tik sveši, kā tu domā. Te neviena mašīna nav sveša, izņemot igauņu lietuviešu, kuras arī nav tik svešas. Interesanti, ka ir nokrāsots tas te numuram apkārt. Jā, viņam realitātē būtu jābūt baltam. Melnam. Melnam, sorry, jā. Ejam paskatīties, kas trasē notiek. Braukt mēs nedabūjām. Wonder why. It kā gribēja cilvēki dot braukt, bet realitātē finālā vienkārši tas laiks ir tik īsts, ka viņiem pašiem jābrauc. Mums ir lietuviešu kolēģi, šis dzeltenais ir skaists. Properlī, cik es saprotu, viņš šorīt ir izdomājis atbraukt šeit. Vēl viens lietuvietis Midnight Purple, kaut kas ar kaut kādu lielāku dzinēju dzeltenais, kas nebija redzējis šeit. Ir Arnas, kas mums ir čomiņš patīstam. Vēl viens sarkans, proper standartiņš Šarknozā. Diezgan vēsturisks mašīna RB25 no Latvijas. Vēl viens zils, ka neviens neko iekšā. Smuks tociņi, Black Nissan mašīna. Kad mums ir kolēģi bildējās. Vēl viens sāpar, kur mēs jau iepriekš runājāmies ar Rihardu. Šitas ir tas, kas bija Honda sērijās. Spīdīgo motoru telpu. Nav ne jausmas, kas ir tas. Vēl joprojām nav ne jausmas, kas ir tas. Proper stociņi visādi. Interesants ir tas zaļais. Tas ir vienam igauņu inženierim, viņš ir twinčāršs. Viņš ir ar oriģinālo 1.8 dzinēju, bet gan ar kompresoru, gan ar turbīnu. Cik tas baigi strādā? Nu, laikam strādā, bet nevienmēr, kur ir tāpat baltā super restaurētā Silvija, par kuru mēs apskatījām jau iepriekš. Jā. Vēl es 14. Šis ir pilnīgs stociņš, to mēs Ralfu mēs redzam tikai parasti uz megamītiem. Čau! Vismaz viens ir 15, Z, vēl viens 15, šis kaut ko iepriekš. Jā, un tālajā galā retākas versijas, brīnišķīgs SR20 DS15. Skaists ar brīnišķīgu augstumu un sagāzumu. Twin Turbo 350.
vēl pāris 370, bīteri, nebīteri, un re, kur viņi visi ir. Vesela rinda ar Nissaniem, kurus jūs ikdienā neredzēsiet. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka mums šis sanāca. Tiekamies, ka mēs būvēsim ziemas Nissanu. Mēs to sāksim drīz darīt. Davai, čau!